Nevis tas, ka tu vienkārši esi jauns sadzēries un traki. Jo es jums varētu pastāstīt par dzimšanas dienām Gruzijā. Pēc tam pastāstīs. Jā, es tev negribēju pārtraukt, bet es stāstu par savām domām un sajūtām. Labi, iespējams, ka mēs bijām jauni un tas mūs neinteresē jaunāki. Jā. Un mūs neinteresē tāda lieta. Bet tagad laikam interesē. Jā. Lūk. Nu, tad jāsāk no vēstures. Tad, kad mēs pēc skolas, es tā domāju, ko tad lai iesāk tai dzīvītē, jā? Un tad es domāju, nu jāliek lietā tas, ko mēs ļoti labi pieprotam. Jā, loģiskā domāšana, matemātika labi. Iešu mācīties lietušķo matemātiku. Mēs ar Uģi un Dināru devāmies stāties iekšā toreiz Politiskā institūtā. Un tur bija automātiski vērtējamais eksāmens, kur bija jāizrēķina kaut kāda 10 uzdevumu, liekas, bija jārēķina. Fizikā bija tāds, jā. Ne, matemātikā. Mums bija viens eksāmens. Jā, viens eksāmens. Tu bija kaut kāds baiga garā forma. Jā. Un mēs tagad rēķinam, un laikam 4 stundas bija tas laiks dots. Mums pēc kaut kādām 30 minūtēm mēs ar Uģi un Dināru tā saskatāmies, paraustam plecus un ejam nodot, ja, jo tie likās kaut kāda 5. klases uzdevumi, ja. Nu, pēc tam, ka mēs tukta šitai te gaļas mašīnai esam gājuši cauri, ja rēķinājuši tur Ļeņingradas universitātes iestāja eksāmenes, ja. Un tā kundzīte pie tā galdiņa pilnīgi sašauta, viņa teica, puiši, nu taču parēķiniet vēl drusciņu, nu vai tad tiešām kaut ko nevarējāt tur izrēķināt? Un mēs sakam, nu mums viss izrēķināts, principā. Bija tāda, no kuras jūs skolas esat? No pirmās, jā, nu to taču jūs tā. Un tā mēs tur iestājāmies.